No ceļa Uzkalnītes joprojām pa gabalu saskatāmas Ruņģu mājas. Ainava gan nedaudz pamainījusies no tā brīža, kad 1909. gadā to savā gleznā Agras pavasaris Kurzemē iemūžināja gleznotājs, viens no Latviešu Nacionālās glezniecības skolas pamatlicējiem Jānis Rozentāls. Nu te novietota gleznas fotoreprodukcija. Jānis nāk no Saldus pagasta un netālu no šīs vietas ir arī viņa dzimtās Bebru mājas. Neviena šīs puses ainava ir viņa gleznās. Man ir, protams, datorā tagad kartotēka tāda ar šīm te mājām, un tad mēs skatāmies rakstos arī lasot un studējot Rozentālu, kur tieši šīs gleznas ir gleznotas, tad tās vietas, kur visvairāk ir tā kā uzgleznots un redzams mūsu pagastā. Tās mēs arī tad izvēlamies. Šī ir 4. vidē izvietotā Rozentāla fotoglezna, tā veidojot jau kultūras maršrutu. Pie dzimtajām mājām ir ainava ar ganāmpulku, pagasta centrā pašportrets, bet pie putru mājām, kuru saimniekam bijusi liela loma mākslinieka izglītības iegūšanā, ganu meita. Ļoti labi, ka tādas gleznas liek, un vismaz cilvēki nāk un interesējās, un ļoti arī patīk. Bija gleznotāji ienākuši, gleznoja un izpētījis, cits atbildēja mājā, gleznoja tālāk. Ļoti skaisti. Fotoglezna izvietošana vidē ir viena no pasākuma pieguļnieku nakts pie Rozentāla tradīcijām. Līdzās Bebru mājām ir arī zirgu stālis, kur saimnieki iesaistās seno pieguļnieku tradīciju popularizēšanā. Pirmos gadus mēs varējām arī izvest tajā pieguļā, jo bija vecāki zirgi, mierīgāki. Bija gads, kad meitenes tautas starpos viņas jāja pieguļā, nevis veda pie rokas. Un tagad, tā kā ir nomainījies tas zirgu sastāvs, tad šajā mirklī mēs jau sākam izdomāt citas aktivitātes, jo vairs nevaram izvest viņus uz nakti. Pieguļnieku naktī mākslinieka dzimtajās mājās Bebros skanēja pieguļnieku stāsti, dziesmas, neiztika arī bez ziedojuma zirgu aizgādnim ūsiņām. Galdā tika likts turpat uz uguns pagatavotais tradicionālais olu ēdiens pantāks. Bebri joprojām ir mākslinieka dzimtas rokās. Priecājos vienmēr par cilvēkiem. Paceļ, dod enerģiju. Ja, kad ir cilvēki riņķī un nāk, jā, es labprāt. Plānots, ka fotoglezna izvietošana vidē noslēgsies nākamgad, atkal atgriežoties Bebros. Laimes tirgotāji tur viss var ciet, ir jau vēls. Tad es strauji kājās pie ceļos divreiz riņķījām griežos galvu. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija.